Aizbraucot uz turieni, tu aizbrauc, jo tev nav īpaši tur nekāda plāna. Jo normāli čaļi neko neplāno. Viņi vienkārši jāaizbrauc pie guru un brauc. Tas pirmais ir tas, ka tu iebrauc kaut kā, zinot, kad Indija ir pietiekoši apdzīvota valsts. Tad, pirmais, ka viņi iebrauc kaut kādā liela pilsētā, centrālajā lidostā, kur jau no loga tu vari redzēt, cik tāda Pēders to jūru var redzēt normāli, un viss tur kūsā pilnīgi jau skaties jau kā tie Indijā lien virsū uz tiem vagoniem un pa virsu, ja tur nepietiek vietas un naudas nav un vēl viss kaut kas. Un tad normāli piebrauc, jau saka, budžets tev ir tāds, kāds ir, tu esi aizbraucis, neba jau ar pēdējiem santīmiem un neesi neko atvēlējis sev vismaz vienu vakariņas paēst. Kā brauc guru meklēt, un guru meklēšana arī prasa kaut kāds zināms resursus. Un tu paņem aiziet, tāpat esi bišķiņ izsaucis garajā ceļā, ne jau biznesa klasē braucis. Un nopērc kaut kādu pirmo hotdogu vai vēl kaut ko lidostā. Un saproti, ka tos hotdogs neko daudz nemaksā. Faktiski, kad tu pirmo reizi saproti īsti, kas esi tu un kas ir tie visi indieši, tādā ziņā, ka caur hotdogu. Un tad tu skaidrs, ka tu tur bišķiņ iepazīsties ar to apkārtni un tā, un vienā mirklī esi piemirsis, ka īstenībā tu jau meklē to guru, un tad tu pēkšņi atkal paēdis hotdogu, atceries, ka tu taču guru meklē, un skrien, ej ārā un skrien, kur skries, kur pa labi, pa kreisi, vāc tur kaut kāds autobuss, vēl kaut kas tajā nelīdīs. Ņems taksista. Un iekāp taksī, nezinu. Izgājis otrā pankūks, vai ne? It kā jau tu arī to angļu valodu bišķi zini, arī tas taksists kaut ko ir dzirdējis. Un mēģinu viņam izstāstīt, ka tev, kur tu tur uz viesnīcu brauks, vai ne? Brauks uzreiz pa lietām, brauks uzreiz pie guru un kur tur daudz čakarēties. Saka pie guru. Taksists saka, jā, brīvi. Mums te visi brauc pie guru. Aizvedīšu arī tevi. Neko, aizved. Iekāp kaut kāds tur atrakciju parks. Viņš tur riņķo un kāds saucās guru. Nē. Šitā guru, nē. Tā jums pie cita guru, vai? Jā, pie cita. Nē, tas maksās dārgi. Tad tu atkal atceries, kas te var būt dārgs vispār. Kas neko nemaksā. Saka, labi. Tur vienojās par cenu, viss aizbrauc pie tā guru, aizbrauc pie kaut kādiem domīgiem čaļiem, kuri sēž un neko nedara. Kaut kāds, labi, cik to taksistu, īstenībā, beigās vārdu pa vārdam tu saproti, ka tu esi kaut kādā tur vietējā klosterītie, kas īstenībā neko īsti nenodarbojā. Ka tas nav īstais guru, tāpēc, ka īstie guru ir tur kaut kur tālu kalnos prom. No tur ar taksi nevar aizbraukt. Un tālāk. Šādi stāstā ar to. Tu iestāsti kādam. Un tālāk viņi saka, ka tas ir tur un tur, es tevi tur nevedīšu, un es pats arī negribu tur rādīties. Brauc kā tu gribi, kartē es tev varu parādīt, brauc tur, atradīsi. Labi. Sāk vārdu pa vārdam, nopērc motorolleru un vālē. Nopērc motorolleru, aizvālē uz turienu. Un tālāk jau Dons varētu labāk izstāstīt, kā viņi tur gāja. Šķēršļi nav jāpārādīt? Kā es dzirdēju, ka viņiem bija jāklusē. Klusēšanas terapija 1 mēnesi viņi tikai klusēja.
vienu mēnesi, mēneša beigās jau vaidēja un stenēja. Un tad, bet tā doma ir tāda, ka ne jau tāpēc, ne jau tu tur sēdi un klusē un vaidēji, tāpēc vienkārši nevar jebkurš vienkārši aizbraukt un satikties ar guru, jo guru vispār, pēc būtības nav tāds runātīgs. Un arī viņam nepatīk pļāpes. Un pirms nāc, izdomā jautājumu tam guru. Un tāpēc viņi vienkārši, lai varētu koncentrēties tam jautājumam, tev ir, jābūt attiecīgi klusumam un tev ir jāizdomā tas jautājums. Un tālāk jau, kad uz mēneša beigām ir tā stenēšana un vaidēšana, tas ir tas, ka tu jau esi tā kā jau izdomā un jau vienkārši nevari nociesties un pateikt to jautājumu, bet ir jāciešās un jāklusē. Tad kāds piedāvā uzpīpēt zālīti, vēl pirms sarunas. Tas ir kā pārbaudījums, lai tu neizrunātos. Tu gribi pateikt, tev iedod uzpīpēt zālīti, lai tev tā kā atbrīvojās, izpļāpājies, jo tu izpļāpājies viss caur guru nesatiecies vairāk. Un tad, ja tu esi izturējis arī zālītes pārbaudījumu, tad tur ir jau smagāk heroīns, tur hašiš, LSD. Kas tur vēl? Mēs noskatījāmies to Johnny Depp filmu, mēs zinām vēl devišķi narkotikas, bet es tagad nevaru atcerēties. Un tad, ja tu to esi izturējis, tad tu satiec guru. Un ja tu satiec guru, tad tu vari atgriezties mājās tajā indiešu pārvalkā, nevis šortos un zeķēs, tā kā tu ieradies. Tā ka var teikt, ka, pēc tā visi secinot, ko es izlasīju privātajā dzīvē, Dons ir saticis guru. Tikai neviens vēl nekad nav zinājis, ko tas guru atbildēja.